Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no apustuļa Pāvila vēstules kolosiešiem 3. nodaļas, kur 11. pantā tā mēs lasām. Tur vairs nav nec grieķa, nec jūda, nec apgraizīšanas vai neapgraizīšanas, ne barbara, ne skita, ne verga, ne brīvā, bet viss un visā ir Kristus. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mūsu mīļais debesu Tēvs, mēs pateicamies, ka šajā svētdienas izskaņā Tu mūs iepriecini tieši ar šiem apustuļa Pāvila vārdiem, kur viņš atgādina, ka patiesībā mēs cilvēki katrs savā sirdī, savā būtībā nesam Tavu līdzību, un katram no mums ir dota iespēja Tevi pazīt un Tevi satikt, ne tikai ārpusē, kādās svētās un īpašās vietās, īpašās valodās, īpašos ceļos, bet satikt Tevi tur, kur mēs esam, satikt Tavu garu, kas ienāk un ir klātesošs mūsu sirdī, mūsu garā, mūsu iekšienē. Tu kļūsti mums tuvs, daudz tuvāks, nekā mēs spējam to aptvert. Un tādī brīdī mēs saprotam, ka, lai cik ārēji mēs būtu atšķirīgi, Tavā priekšā mēs esam Tavi bērni. Un tā ir brīnišķīga ziņa. Tas ir īstenais evaņģēlijs, ka Tu neuzlūko cilvēku ārieni, bet to, kas mēs īstenībā esam un kas mēs gribam būt. Ka Tu skaties uz to, vai mēs savā sirdī piederam Tavai valstībai, Tavas mīlestības un patiesības, gudrības un žēlastības valstībai. Tad mēs saprotam, ka mums nav jākļūst par to, kas mēs nevaram būt, bet mums ir uzticīgi un ar visu, ko vien mēs spējam un kā vien mēs spējam jābūt atvērtiem Tavā priekšā un jāļauj Tev pašam mūsos darboties, mūs mainīt, mūs veidot pēc sava prāta. Lai mūsos kā spogulī atspoguļojas Tava gaisma, Tava gara tuvums, Tava gara spēks. Un mēs Tev pateicamies, ka tādā veidā Tu aicini mūs skatīties arī uz citiem. Ieraudzīt katrā cilvēkā šo Tevis doto sākumu un lielo iespēju. Jā, mēs reizēm neizmantojam šo iespēju, mēs netrāpam mērķī. Mēs savā iekšējā pasaulē varam būt ļoti tālu no tā, kāds esi Tu, bet katram no mums ir dot iespēju. Un ja vien mēs vairāk varētu viens otru uzlūkot ar šādām labvēlīgām acīm, ja mēs vairāk domātu par to, kā dalīties ar to, ko Tu mums esi devis, mēs piedzīvotu, ka arī citi cilvēki var caur Tava gara klātbūtni mainīties, un šī pasaule var mainīties. Mīļais Dievs, mēs apzināmies, ka daudz ko mēs varam, bet tos dziļākos un svarīgākos jautājumus sevī mēs izmainīt nevaram. Tas ir Tavs darbs, un tāpēc mēs šovakar atkal sevi uzticam Tavās rokās. Mēs lūdzam, ļauj mums Tevi iepazīt, ļauj mums ar Tevi būt vienotiem. Dod, ka ne tikai svētdienās vai kādās atsevišķās reizēs mēs īpaši par Tevi domājam, bet ka mēs savā ikdienā klausamies Tavos vārdos, uzrunājam Tevi lūkšanā. Mēs mācamies domāt tā, kā Tu domā, redzēt tā, kā Tu redzi, skatīties uz šo pasauli, tā kā Kristus to darīja. Katrā cilvēkā, vienalga, kas viņš būtu, no kurienes būtu nācis, redzēdams to milzīgo dārgumu, to milzīgo vērtību, kuru Tu esi ielicis. Un tāpēc viņš varēja tik daudziem palīdzēt, dziedināt, mainīt viņu dzīves, jo viņš viņus mīlēja. Kungs, ļauj mums sajust šo Tavu mīlestību, vispirms pašiem pret sevi, un tad arī līdzdalīt to ar citiem. Tavās rokās mēs ieliekam savus mīļos un tuvos, visu, kas mums svarīgs un dārgs. Tev uzticam mūsu zemi un tautu un šo lielo pasauli. Mūsu spēki ir daudz par mazu, lai varētu kaut ko izmainīt, bet mēs ticam, ka Tu esi visu valdītājs. Tev pieder pēdējais vārds, un mēs ar ilgošanos gaidām uz to brīdi, kad Tava valstība būs redzama ne tikai vietām un brīžiem, bet visur, ka tā cauraudīs visu mūsu dzīvi un visu šo pasauli. Bet šobrīd mēs esam Tev pateicīgi, ka mums ir iespēja arī šajā vakarā visu Tev uzticējušiem
doties pie miera, ar apziņu, ka mēs tev piedaram, un ka tava mīlestība mūs sasniedz, ka tā mūs redz, ka tā mūs vada un sargā. Tavai mīlestībai uzticēdamies, mēs varam iemantot mieru, un tad celties atspirguši ar jaunu spēku, ar jaunu iedvesmu, mācoties no tevis un sekojot tev. Bet pāri visam mēs tevi lūdzam ar tiem vārdiem, kurus tavs dēls mūsos ir ielicis un turpina lūgt un sacīt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievedi mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.